Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 2. ceturkšņa Dievs ir ar mani 5. nedēļas lasījums. Trešdiena. Kara dāvanu rinda. Jēkabs nolieca galvu, lūgdams savu mieru dodošo Dievu. Saule norietēja, bet Jēkabs turpināja lūgt. Kad viņš runāja ar Dievu, viņam ienāca prātā lieliska ideja. Viņš bija nosūtījis Ēsavam miera vēsti, viņš sūtīs miera dāvanu. Un ne tikai vienu dāvanu, daudz dāvanu. Viņš sūtīja tās citu pēc citas, kā visu laiku garāko dzimšanas dienas dāvanu rindu. Ēsavs saņems dāvanu, tad citu dāvanu un vēl vienu dāvanu. Ēsavs pārsteigts raudzījās, kā dāvana kazu pulka izskatā kopā ar kalpiem rikšo uz viņu nometni. Tad nāca vēl viens kazu bars, tad auni, tad kamieļi, vērši, ēzeļi un visbeidzot kūmeļi. Ēzavs noteikti sajūsmā iesmējās. Katru reizi, kad kāds kalps atnesa Ēzavam dāvanā jaunu dzīvnieku, tas teica: tavam kalpam Jēkabam tie pieder, tā ir dāvana, ko viņš sūta savam kungam Ēsavam, un arī viņš pats nāk aiz mums. 1. Mūzus 32:18. Uz ko Jēkabs cerēja? Izlasīsim. 1. Mūzus 32:20. Un viņš pavēlēja tāpat arī 2. un 3. un arī visiem, kas ar ganāmpulkiem nāca aiz viņa, sacīdams: tā jums jāsaka Ēzavam, viņu sastopot. Kamēr viņa kalpi nogādāja Ēsavam dāvanas, Jēkabs palika nometnē, lūdzot, lai Dievs piepilda Ēsavas sirdi ar mieru un piedošanu. Lūgt par Ēsavu bija vēl dāsnāk nekā dot viņam dzīvniekus. Bībelē ir teikts: dodiet, tad jums taps dots, jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros. Lūkas 6:38. Mani interesē. Kad tu pēdējo reizi kādam uzdāvināji dāvanu, ko viņš teica un darīja? Vai tev patika tas, ko darīja Jēkabs šodienas stāstā? Grāmatiņā tev ir aicinājums šonedēļ izdomāt, ko tu varētu uzdāvināt kādam no savas ģimenes. Varbūt var izgatavot kādu rokdarbiņu vai kartiņu. Lai tev Dievs dod ideju, ko un kuram uzdāvināt. Tagad dzirdēsim Jāņa 14:27. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, mieru es jums atstāju. Nekā
pasaule dod, nekā pasaule dod, es jums dodu, jums dodu. Nekā pasaule dod, nekā pasaule dod, es jums dodu, jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstās un neizbīstās, mieru es jums atstāju. Jāņa 14:27. Laiks lūgšanai. Mīļais Tēvs, palīdz man būt labvēlīgam un izrādīt laipnību citiem cilvēkiem. Palīdz iepriecināt citus ar labiem darbiem un dāvanām, ko es viņiem varētu sarūpēt. Palīdz būt miermīlīgam. Tiekoties ar cilvēkiem, dodi mieru manā sirdī. To es no sirds lūdzu, Jēzu, tavā vārdā. Āmen.